Jau šā gada nogalē Dobeles un Jelgavas novada iedzīvotājiem par nešķiroto atkritumu apglabāšanu poligonā var nākties maksāt divtik. Sija Zemgales eko straujo cenu kāpumu pamato ar atkritumu apjomu samazināšanos, kas radies līdz ar atkritumu šķirošanas stacijas izbūvi. Ja būs jāmaksā dārgāk vai legālo atkritumu nebūs vēl mazāk, to skaidroja TV Spektrs. Brakšu poligonā nonāk nešķirotie sadzīves atkritumi no 6 Dobeles un Jelgavas apkaimes novadiem, bet to daudzums līdz ar šķirošanas stacijas izbūvi strauji sarucis. No visiem Dobeles novada atvestajiem atkritumiem poligonā nonāk vien ap 20%. Straujam samazinājumam seko strauji cenu kāpums. Sija eko Zemgale iesniegusi regulatoram tarifu projektu, kas paredz, ka par tonu nešķiroto atkritumu apglabāšanu turpmāk būs jāmaksā 38,41 eiro līdzinējo 19,48 vietā. Uz poligona ir kaut kādi izdevumi. Tas ir nozīme būtiskas izdevumus. Elektrība, atkritumu blētēšanai, algāt šoferiem un blētētājiem, infiltrāta savākšanai, kuru faktiski nevar samazināt. Un atkritumu un šitie izdevumi viņi rodas katru dienu un katru mēnesi, un viņi gandrīz ir pastāvīgi. Ja jauno tarifu apstiprinās, tiem apzinīgiem, kur savus būgrušus nogādā poligonā nevis tuvējā mežā, nāksies maksāt teju divtik dārgāk, un tās sviež bažas, ka tādu kļūs mazāk. Nezinu, es jau cenšamies tā tīru dabu uzturēt. Gan jau, ka maksāt. Nezinu, cerams, ka nekas tāds nenotiks. Bet varētu būt arī daudz tādu? Jā, es domāju, ka ļoti daudz metīs. Tāpat jau daudz met ārā. Kad pabrauc, tu skaties, tie maisiņi mētājās un arī tie paši būgruši mētājas. Maksas par nešķiroto atkritumu noglabāšanu poligonā sastāv nozīmīgu daļu no tarifu, ko par atkritumu konteineru izvešanu maksāts iedzīvotāji. Dobeles komunālā uzņēmuma kombināta vadītājs bilst, ka centīšoties pēc iespējas šo lēcienu padarīt mazāku, tomēr tas nenāksies viegli. Es iecerēju arī citas, korekcijas vest kaut vai uz blakus esošiem novadiem, kuri ir lētākas izmaksas, kuriem ir dedzinātas un tā tālāk. Bet tam bišķi jāsakārto likumdošanā, bāze pati juridiskā, lai es drīkst to darīt. Pat laban atkrituma apsaimniekošanas likums nosaka, ka apsaimniekotājiem nav iespējas izvēlēties citu poligonu. Sadardzinājumus par nešķiroto atkritumu apglabāšanu pagaidām neatieksies uz Bauskas apkaimes novadiem, jo tur atkritumi nonāk citā poligonā un to apjoms nav samazinājies. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.